Kā tu paspēji 3 būvlaukumos vienā dienā? 3 ir maz. 3 būvlaukumi dienā, tas tiešām ir maz. Es citreiz apbraukāju līdz 6 vietām. Ja tas, protams, ir kaut kur Rīgā, taču, ja jābrauc tālāk kaut kur uz Liepājas pusi vai ārpus Rīgas, Valmiera, kas tagad ir. Jā, protams, 6 nesanāk, 2-3 noteikti. Un pēc katra apmeklējuma šis tās jāpatur galvā, pēc kā mēs sastādām arī apmeklēšanas aktu, kurā tiek ieliktas bildes un tiek aprakstīti tie pārkāpumi un arī noteikts, kurš ir atbildīgais par tiem pārkāpumiem par to novēršanu. Jūs varat sodu uzlikt? Pašlaik ir dažiem uzņēmumiem mums ir noslēgts līgums, ka viņi mums arī lūdz likt sodus. Taču sodu likšana nekādā gadījumā nav tas galvenais mērķis, kā panākt kārtību būvobjektā. Tu redz, ka tu brauc un viss skrien prom. Ir bijuši gan smieklīgi gadījumi, kad es piebraucu klaut pie objekta, es braucu ar diezgan tādu redzamu un spilgtu mašīnu, un kad es piebraucu, es dzirdu, izkāpjot no mašīnas, eju būvobjektam klāt, kāds traktorists brauc. Darba drošībā pa visu objektu, es dzirdēju viņu jau puskilometrā laikam. Un tad visiem pīpauza. Taču tas nenozīmē, ka pazuduši ir pārkāpumi. Pārkāpumi nekādā gadījumā nav pazuduši, ja ir pazuduši cilvēki. Mani met saukt dažos būvobjektos pa pareģi, kā piemērs, es atnāku, redzu, ka šeit ir strādājuši cilvēki, es uzdodu jautājumu, kādā veidā tas ir darīts. Man tiek atbildēts, ka to lietot, tas tiek lietots, to izmanto, es saku, es neticu, kur viņš pieņemsim izmantot to sistēmu, kur viņš tur spradzējās. Reku tur kaut kur. Mēs pabeidzam to apgaitu būvobjektā un tiklīdz mēs sāku pildīt elektronisko to aktu, es no tiem 120-110 metriem redzu, ka tādā punktā, uz kuru es pirms 15 minūtēm biju radījis, atrodas cilvēks bez sistēmu darbu augstumā. Protams, bez nekādas stiprināšanas. Kaut kā tā.